Es bieži savos video pieminu vienu maksājumu karti, un atkal ievadām Revolut vienu maksājumu karti, atkal vienu maksājumu karti, vienu maksājumu karti. Bet kas tas ir un kā tas strādā? Daudz man jautā. Viena maksājuma karte ir pakalpojums, kur pagaidām piedāvā tikai Revolut, bet es ceru, ka drīzumā to piedāvās vairāk finanšu pakalpojumu sniedzēju Latvijā. Un tas ļauj no tavas kartes novilkt naudu tikai vienu reizi. Daudzas krāpnieciskās lapas tev piedāvā par ļoti lētu naudu nopirkt kaut kādu preci. Tu samaksā 1 vai 2 eiro, bet patiesībā tas, ko tu izdari, tu abonē kaut kādu pakalpojumu. Un pēc tam reiz 2 nedēļās viņi mēģina no tavas kartes novilkt lielāku summu. Ar vienu maksājumu karti viņam tas neizdosies, bet kā iegūt savu vienu maksājumu karti? Ieej Revolut lietotnē, uzspied labajā augšējā stūrī uz kartes, pēc tam izvēlies Single Use, un tur tev parādīsies karte, no kuras tu vari nokopēt karšu datus un ievadīt šajā aizdomīgajā internetu lapā. Bet ja lapa tev liekas ļoti aizdomīga, tad labāk nevad tur iekšā savus karšu datus, jo šī karte tev nepaglābs no tā krāpšanas veida, kur lapā ir minēta viena summa, bet patiesībā no tavas kartes novāk daudz lielāku summu. Tā kā pat ar šo karti esi uzmanīgs, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.